Sveiki visiem! Šeit mēs Dīvaini brigāde. Mani sauc Marta. Es esmu Rebeka. Šodien mēs vēlamies uzfilmēt video, iedvesmojoties no citiem youtuberiem, kā arī vienkārši dēļ garlaicības. Mēs lielākoties tikai vēlējāmies redzēt, vai tur vēl kādi dīvaini cilvēki kā mēs. Jā. Un sākumā mēs pastāstīsim nedaudz par sevi. Sāc. Es esmu Rebeka, es dzīvoju Jūrmalā, tāpat kā viņi. Mēs abi ejam mūzikas skolā un mani visi pulci neizņemt vēl veselu video, tāpēc par tiem tagad baigi neiedziļināšos. Tātad mani sauc Marta, esmu 1 gadu jaunāka kā viņa, mācos Āgnes kalnā laikam jau. Ko es vēl daru? Es eju airēšanā, tas laikam arī viss. Tātad, lai mēs vispār sāktu video par WhatsAppu. Mēs stāstīsim par WhatsApp problēmām. Mums vispirms jums būs jāpastāst par manu teoriju – cūcību likums. Tātad, kas ir cūcību likums? Cūcību likums ir teorija, ko es izstrādāju. Piemēram, tu savam draugam pasaki. Es ceru, ka tur un tur neviena nebūs, lai mēs varētu tur mierīgi pasēdēt un aprāties. Cūcību likums nosaka, ka tur būs barsti cilvēkiem. Un tie visi būs tieši vislabprātāk noklausās visu. Un citiem... Bābas, mēs zinām, ka jūs tur esat. Jā, tas ir ļoti jauki. Jā. Tātad, pirmā problēma WhatsAppā. Internets pazūd, vai arī jebkā citādāk jūsu svarīgā ziņa nenosūtās, un labākajā gadījumā nosūtīsies pēc pāris minūtēm. Tas ir labākajā gadījumā, bet ņemot vērā to, ka pastāv tāda lieta kā cūcību likums, uzkārsiet telefons, dators, internets un vispār tā visu plašsaziņas līdzekļi. Un ziņu tu nosūtīsi atkal jau labākajā gadījumā pēc pāris dienām, kad tas viss būs salabots. Vai arī nesalabots. Rip. Otrā problēma WhatsAppā. Ilgi meklē emoji, nevar atrast īsto emoji. Kaut gan to ir simtiem, izdomā aizvien jaunus un drīz vien būs tūkstošiem. Man ir viena maza problēma. Es nekad nevaru atrast to poker face emoji. Nekad. Tāpēc man jāizlīdzēs ar kaut kādu suņu vai kaķi, kurš dara tā. Nu jā, man piemēram bieži tā, kad es pusstundu meklēju emoji, un pa to laiku jau man ir atnākušas vēl 3 ziņas ar kaut kādu pilnīgi citu tekstu, un galā mana ziņa ir pilnīgi jāizmaina. Trešā problēma. Raksta, neraksta. Raksta, neraksta, raksta, neraksta, raksta, neraksta. Neraksta pārsvarā. Tātad tas ir tad, kad tu redzi, ka kāds tev svarīgs cilvēks ir online, un tad notiek tas brīnums, un viņš sāk, tev augšā parādās, kad viņš ir sācis rakstīt. Viņš raksta kaut vai stundu, un tu vari sēdēt un gaidīt. Bet stāv pie savu telefonu šādi. Un ziņas nav, nekas neatnāk. Nekas neatnāk. Un tad gribas triekt savu telefonu pēc sienu tādēļ, ka viņš tev melo. Beigās notiek tam dzīves lielākā sāpe. Tie 6 burtiņi raksta. Pazūd, parādās tieši saistē. Vēl pēc pāris sekundēm parādās, redzēs tikos un tikos. Un tu, kā jau pusaug meiteni, triec telefonu par cienu. Es tā neesmu darījis. Lai nu kā, jā, tā tiešām ir gadījies, kad es gāju to ziņu pēc stundu, un man tāds izslēdzu, pastos, nē, nav tā ziņas, un joprojām rāda, ka raksta. Īstenībā tas cilvēks var vienkārši atstāt tastatūru, ieslēgt un izslēgt telefonu un vienkārši. Tas patiesībā ir dzīves skumjākā lieta. Bet, turpinot video, numur 4 – Yeti balss. Tas ir tad, kad mēs esam pārāk slinki, lai uzrakstītu pašu ziņu un nolēmam aizsūtīt to balss ierakstu tur stūrītī. Ir tāda podziņa. Un to zina. Jā. Un balss ierakstā, kā izklausās? Muļķīgi, slikti. Tas ir par mums. Mēs nezinām, varbūt tu esi Beyoncé. Jā, tas ir tiešām. Vai Bruņurupucis. Nē, un ir vēl tā, ka visi vienmēr noklausās to ziņu vēlreiz, un tad tev ir tāds, kāpēc es aizsūtīju, kāpēc es nevarēju uzrakstīt tos 3 vārdus. Tāpēc, ka tad, ja tu esi sieviete, tavu balss izklausās pēc veča, bet tad, ja tu esi vecis, tavu balss izklausās pēc Yeti. Un nemelojiet, ka jūs tā nedarat. Jūs vienmēr pārklausieties savu ziņu. Un jūs vienmēr domājat, tā šausmas, kā es izklausos. Un kāpēc to ziņu nevar izdzēst, lai viņi neviens nebūtu vēl noklausies, redzējis? Bet vienmēr ir par vēlu. Vienmēr. Tas nav iespējams. Es nekad nepaspēju tā nospiest. Lai kā ziņu... Viņš vienkārši jāpārslēd tā. Jā, kaut kā. Labi, turpinam. Numur 5. Grupas. Grupas ir varen liela kategorija, tur ir diezgan daudz, ko stāstīt uz mēs, tādas pamatproblēmas.
viena no problēmām ir tāda, ka, kad tu gribi mieru un klusumu grupās, ir pēkšņi tāds tracis un visi kaut ko raksta. Un tavam telefonam ir šitriek bzz, bzz, bzz. Jā, un tu tiešām ir tāds, tur notiek viss kaut kā, katrs aizsūta vismaz pa vienam rācošam emoji. Un tev tāds, kas pie vēl notiek, es gribu gulēt vai kaut kas tāds. Vai arī ir vēl tie cilvēki, kuri uzraksta vienu vārdu. Kā sūtīt, tev sūtīt, iet, sūtīt, jautājumzīme, sūtīt, smaidiņš, sūtīt. Un tā ir kādas 200 ziņas. Un pēc tam tu pārlasi cenšoties atrast kaut ko normālu, bet reālitātē tur ir pāris beigtu zivju fotogrāfijas un rēcošas smaidiņi. Tas ir iemesls, kādēļ mans telefons šakarēs. Jep. Un tad, protams, vēl ir tie brīži, kad tev ir nenormāli galācīgi un tu gribi ar kādu pačutot, bet pilnīgi visās grupās nav neviena cilvēka, ar ko sarakstīties. Visi ir kaut kur prom. Tas parasti ir vēl vakarā un es uzrakstu, čau, kurš vēl neguļ? Viņš čaus tāds, tu zini, par ko es runāju. Uzrakstu, ej gulēt, smaidiņš, nazītis. Un visiem tāds, jā, lasies, mēs te mēģinām gulēt. Tāpēc kāpēc jūs mēģināt gulēt, ja jūs esat WhatsAppā? Kā? Kas? Protams, vēl ir tie brīži, kad tu nokavēji visas interesantākās ziņas, nevar piedalīties interesantākajās sarunās, jo tu esi skolā, mūzikas skolā, kādā pulciņā, vienkārši jau esi paspējis aizmigt guli, es nezinu, dienas vidu, un pārējie visi tur apspriež kaut kādas jaunumus vai kaut tādu, un tu nokavēji visu. Un tu sēdi pēc tam un lasi, es tur varēju pateikt to, šeit to varēju pateikt. Es zināju tur vairāk par pārējiem. Viņi ir tik neizglītoti. Viņi ir tik izglītoti. Nu, mēs esam dīvaini brigādi, tāpēc nevarētu teikt, ka mēs esam baigi super gudrās, bet... Es tikai nevienam. Es esmu gudrākā Marta. Pēc, ka es gadu vecāka. Tu to nedzirdēji. Turpinām. Tastatūras problēmas. Tātad, kas īsti ir tastatūras problēmas? Tas ir tad, man, piemēram, planšetā ir tāda poga stūrī, un kad es uz viņus uzspiežu, man pārsvarā es to izdaru nejauši, un man uzkaras viss planšets, iekopēs kaut kāda ziņa, no kuru es esmu nokopējis jau kaut kāds sen. Viņa ieliekas tajā ziņā WhatsAppā un aizsūtās. Bet man tāds, es to negribēju sūtīt. Nē. Tas ir tas mirklis, kad savai mammai uzsūtīju braču, kas ejam iedzert. Jā, tā var gadīties. Ir arī tas tošs problēmas, ka tu raksti kādu ziņu, tādu reāli garu. Tas telefons uzkoras, bet tu spītīgi turpini rakstīt. Un tad tāds telefons, ja tu šito ziņu neatcerēsies un neiekopēs, tikko tu beigsi uzkārties, es tevi točni atšķaidīšu pret sienu. Un tas moments, kad tieši tā notiek. Bet tev ir pārāk ļoti žēl. Un tu neatšķaidi savu telefonu pret sienu. Viņš zina, ka es blefoju. Viņš zina, ka es blefoju. Jā. Numur 7. Autokorekt. Dažiem šādas problēmas nav, bet vairumam cilvēku tomēr ir. Un tad jau jūs zināt, par ko ir runa. Tas ir tas mirklis, kad tu raksti, kā tev liet? Kā tev liet? Liet 3 zvaigznītes. Liet, atvaino autokorekts. Liet. 9 zvaigznītes. Tad tu, kāpēc mēs nekad nevaram apstāties? Padomā, uzrakstīt pareizi. Tā vietā mēs turpinām rakstīt vienu un to pašu. Tas telefons tikai mēģina mums palīdzēt, bet mēs turpinām viņu lamāt. Rakstot vienu un to pašu un cerot, ka programma kaut kā maģiski mainīsies. Jā, man piemēram nav autokorekta un es sarakstos ar kādu, kam ir, un tad tas ir diezgan šausmīgi, jo es skatos kādas 30 ziņas, kur tas cilvēks vienkārši mēģina izlabot sevis uzrakstīto. Un atkal tavam telefonam šis triek. Bzz. Jā, tā gadās. Šim video tas arī ir viss. Ceram, ka jums patika. Un ja jums ir kāda no šīm problēmām gadījusies, rakstat komentāros. Un ja mēs kaut ko aizmirstam, pierakstat komentāros, visi rakstat komentāros, ko mums filmēt, rakstat komentāros, ko mums darīt. Un kā jums patika. Spiediet like un subscribe. Neuztraucieties, tas mums nav dod reklāmas, kuras jūs redzat. Kuras mēs esam noņēmušas. Jo mēs to darām tikai no savas labestības. Un līdz nākamajai reizei. Varbūt. tā. Tā!